Pienāk zelta rudens, un rādot ražas novākšanu televizorā, uz žurnāla vāka, kinohronikā, rindā vien parādās varanās ņīvas, kolosi. Lēni šūpodamies pār kalniem un lejām pelda drūvu kuģi. Skaisti, vai ne? Reizēm gadās apgāsties, bet tas nekas. Skaistas ir arī sadīgušās sliedes aiz kombainiem. Patiesībā tā ir 4. daļa no izaudzētās ražas. Zaudētā daļa. Padomju saimniecībā Gaiziņš nobeigumam tuvojas bioloģiskās ražas pārstrādes ceha celtniecība. Paši gaiziņieši to sauc vienkārši un saprotami – par rīvu. Šeit domā no lauka atvesto labību žāvēt ar uzsildītu gaisu, ļaujot graudiem nobriest, tad izkult. Tāpat kā to kādreiz darīja mūsu senči. Tikai spriguļu vietā būs kuļmašīna, bet rīskrāsnes vietā – kaloriferi. Silto gaisu zem restotas grīdas pados ventilatori. Lietainā septembra dienā cehā ieradās PSRS valsts plāna graudu nodaļas vadītājs Igors Iekūņins. Lūdzām viņu izteikt savu viedokli par mūsdienu рīvu. Мы считаем, что надо заниматься этой технологией, что выращиваем урожай, но много теряем. А вот наука республиканская, пока что я так пришел к выводу, недостаточно помогает. Они энтузиасты, я даже назвал это подвигом в какой-то мере. Но это он взял на себя большую миссию. Он может получить и шишки при неправильном отношении, да? Получить šīški. Latviski tas nozīmē dabūt punu. Jautājums saimniecības direktoram Visvarim Riekstam, kā veids ar uzsāktiem darbiem? Vai ir kādas grūtības? Taču, laikam, esam iegājuši kādā citā stādijā, vairs ne celtniecības, ne ražošanas apgūšanas, bet kaut kādā citā organizatoriskajā stādijā. Jo, piemēram, vakardien atsūtītā televīzija, kā raidījuma vadītājs teica, viņam ir dots rajona komitejā uzdevums, viņa pašvārdiem izsakoties, tātad meklēt Gaiziņā utķis. Atrada jau, protams, jā, ir pietiekoši daudz mūsu nesakārtot vietu, ir samērā zema ražošanas kultūra daudzos ražošanas objektos, jā. Taču tam utīm vajag pa kurien rāpot, jā, un to segu jau ar, tomēr televīzija bija spiesta ieraudzīt. Cik plaši nestāv, viņš tuvāk! Man tas iespējas radās tāds, ka cilvēki gribētu kaut ko redzēt. Un ko domā Artūrs Malta, šī projekta autors? Novērotāja loma. Konkrēti attiecībā pret Gaiziņu. Gaiziņa apstākļi ir tādi, ir saimniecības, kam ar tādu būtu līdzīgi grūti. Bet viss darbs, viss jaunais, kas tiek ieviests Gaiziņā, ja viņš sevi attaisnos, tad bez liekiem aplinku vārdiem varētu teikt, ka jebkurai republikas saimniecībai derētu. Varbūt Gaiziņā aizteigušies laikam priekšā. Nepareizi izpratuši visur tik ļoti daudzināto pātrinājumu. Un, teiksim, papildinot to pātrinājumu, es gribētu paņemt šo te avīzīti. Piektdien, 15. augustu. Mēs esam runājuši, vakar arī runājam par to rīzes būtību, ka tam graudam ir jānobriest, jāievāc, un te pašreiz ir asas signāls, pārkaltē graudus. Es varbūt tā, te dažus vārdus citēšu. Te ir
Ārgulis uzrakstījis, tas ir no Latvijas labības produktu ministrijas valsts labības inspekcijas priekšnieks. Raksta, kad vai nekad pārtērē degvielu. Nu, par to graudu labumu, kādu viņš atgādināšu, pārkaltējot samazinās lipekļa daudzums. Deģenerējas olbaltums. Līdz ar to graudi kļūst maznoderīgi vai pavisam nederīgi maisa un konditorijas izstrādājumu cepšanai. Nu, un ko šāda rīcība? Tad vēl jau raži iet pilnā sparā, vai ne? 15. augusts novākšana. Tātad, ko šāda rīcība ir devusi? Šāda rīcības dēļ valsts apcikņos faktiski pieņemto graudu masu ir par 1900 tonnām mazāk nekā saimniecībām ieskait. Tas ir tikai valsts apcikņos, bet kas saimniecībās paliek? Tā kā tās summas vēl lielākas. Un tā, vairāk nekā par 300 tonnām pārtērēta degviela, apmēram 100 000 kilovati elektroenerģijas. Piebildīsim, kombainētie graudi zaudējuši dzīvību un svaru modernajās kaltēs. Turpat noplūka arī bunkuru ražas centneri. Rijai vajag labību. Mūsu valstī nav novācāmās tehnikas. Gaiziņā šodien mēģināja pļaut ar demokrātiskajā Vācijā ražoto zaļbarības smalcinātāju, bet nopļautajā masā atrada līdz 40% izbirušu graudu. Tā nav izēja. Tas ir izmisuma solis. Riju uzsākusi celt saimniecība, kurā tikai 3. gadu saimnieko bez parādiem. Gaiziņā nav lepnu sabiedrisku celtņu. Vēl daudz kā trūkst. Bet Rijas celtniecība tiek uzskatīta par galveno, jo ar to saistās vislielākās cerības ekonomiskās neatkarības iegūšanā. Un, lai to iegūtu, tiek iedarbinātas visas sviras. Visvaras rieksts par direktoru Gaiziņā sāk strādāt 80. gadā. Lietus toreiz liek katru dienu. Labību kūlu uz lauka ar kombainiem. Ievāca 7 centnerus graudu no hektāra, kaut izaudzēts bija 20. Tad arī direktors aicināja inženieru Maltu projektēt Gaiziņā Riju. Šovasar īsu brīdi Rijā uzplaiksnīja cerība. Kūla Rudzus. Kopā bija sabīdītas visdažādākās mašīnas, dažas pat no lūžņiem izvilktas. Un tad arī atklājās, ka neatrisināti jautājumi ir daudz vairāk nekā sākumā domāja. Saimniecība aicināja speciālisti no Baltijas mašīnu izmēģinājuma stacijas veikt Rijas pārbaudi. Vai paļauties uz to, ka viss atrisināsies pats no sevis? Malta atvedis labas ziņas no Krasnodaras. Tur labība zem jumta, kur jau 2. gadu. Bet starp saimniecības ļaudīm ir dažādi spriedumi. Man jāizsaka ir savas domas par šo bioloģiskās ražas apstrādes kompleksu. Tad gribu teikt, ka no zinātniskā viedokļa izvērtēt... Jaunais partorgs Juris Rings strādā Gaiziņā kopš pērnā rudens. Uzskatu sevi par nepietiekami kompetentu, nepietiekami spējīgu. Domāju, ka tā būtu kompetenta speciālistu darīšana. Katrā gadījumā ir prieks par to, ka šogad zinātnieki ir mēģinājuši kaut ko darīt lietas labā, noskaidrot šī kompleksa piemērotību. Gan, cik es zinu, ļoti šaurā jautājuma lokā ir izveidojusies, zinām, psiholoģiskā barjera pret kompleksu. Jā, tas traucē strādāt, piekrīt.
Tas vēl nav izšķirošais pie tā, ka mēs esam bieži vien aizkavējušies un sagādājuši arī pašķīvu slavu sev ar šo kompleksu. Ja? Decembrī Rijā pirms kārtējās 3. konferences pulcējās dombiedri no Voroņežas, Baškīrijas, Krasnodaras, Melitopolis, Lietuvas, kā arī pašu ļaudis. Ir žurnālisti no Rīgas un Maskavas. PSRS agrokomiteja pieņēmusi vairākus lēmumus par kūšanu stacionārā. Četru stundu ilgajā konferences gaitā mūs interesēja Rijas tālākais liktenis. Ekonomikas zinātņu kandidāts Jāzeps Zeļonka. Группа наших специалистов прибыла вниз и имела беседу с директором. Не подозревая нашу цель, директор сказал, что готовится петля для данной технологии. И значит, Гайзенч, ладно, если год проходит еще в новаторах. Сегодня мне дали познакомиться с документом, который, я понимаю, как раз практическое осуществление мысли об этой петле. Ну, что я, товарищи, хочу сказать. В жизни меняется все не очень просто. В жизни меняется все с большим сопротивлением. И действительно тот факт, что наша наука и земледельческая, и наука механизации отошла в оппозиции к производственникам, которые, так сказать, рвется к этому решению, ну, прекрасное свидетельство тех сложностей, которые, так сказать, возникают при этом. Slēdzienu nolasa Baltijas mašīnu izmēģinājuma stacijas vadošais inženieris Мартинч Приедите. Прибалтийская МИС рекомендует дальнейшую работу над технологией уборки зерновых культур по предложению совхоза Гайзенч Мадонского района Латвийского ССР прекратить. Второй пункт. Продолжить разработку индустриальной технологии уборки зерновых культур и семенников трав с обмолотом на стационаре для зоны с учетом недостатков, выявленных при испытаниях. Значит, здесь уже второй пункт предусмотрен, и его мысль такая, что надо устранить все эти недостатки, которые здесь у нас отмечены. Значит, все агрегаты надо менять. Товарищи, я этот вопрос дополню, что государственные испытания обеспечиваются машинами, не какими, кто где-то в канаве собраны, а согласно технологии. И что вы считаете технологией? Вот конкретный вопрос. То, что вы представили. Технологическая карта. У вас есть технологическая карта? Есть, представили. А там вы карту, технологическую карту, товарищ Малта, представили на трехсекционное помещение. Все расчеты на нем обоснованы. А насчет этого пункта, да, там ни одной карты, ничего нет. Нет, это суть соли. Да. Так, я эту историю прекрасно знаю. Я не хочу спорить. Не будем уходить в мелочь. Нам нужен хлеб. У нас впервые программа «Время» показывала, что не убрано 1 300 000 гектаров зерновых. Это смех. Мне там в зале оскорбляет. В этом году уже показали, что погибли. Strīds ilgs. Patiesības meklējumi turpinās. Bet tagad noskatīsimies 10 gada vecas amatieru filmas fragmentu. Директор научно-исследовательского института земледелия и экономики сельского хозяйства Латвийской ССР товарищ Строганов. У него мы спросили, что он думает об этой технологии. Мы не занимаемся этой технологией, но мы знаем о ее существовании. На наш взгляд, к ней нужно подходить с известной осторожностью. Tāds vērtējums bija kādreizējam Republikas lauksaimniecības dzīves vadītājam, bijušajam lauksaimniecības ministram Biedram Stroganovam. Не можем. Nu, varbūt ir būtu, bet ir vēl jāpamato un jāpārbauda. Mēs nekā pašais pozitīva par šīs problēmas risinājumu nevaram. Эксперимент в совхозе Межеры – первый эксперимент такого рода в Советском Союзе. В отличие от существующего общепринятого технологического процесса, сотрудники Московского государственного института механизации сельского хозяйства совместно со специалистами Межеры Tā ir tā mežāras Rija. Taču diktora optimisms aizsteidzies notikumiem priekšā. Tagad šeit ir tikai noliktava. Tas pats Vissavienības mehanizācijas institūts pārtrauca izmēģinājumus. Bet pirmo Riju cēla Viļānos,
1972. gadā, kā Maltas diplomdarbu Lauksaimniecības akadēmija beidzot. Arī šeit izmēģinājums pārtrauca. Esot par dārgu. Par šķūni pārvērstajā Rijā vēl šodien žāvē Linus. Pēc kara jaundibinātajos kolhozos strādāja ar zemnieku pirmskara mašīnām. Daudz toreiz bija roku darba. Un tomēr ne vārpu neatstāja uz tīruma. Artūrs pēc dienas strādāja par kombainieri. Tad arī pamanīja, ka aiz kombaina paliek graudi. Pa to laiku Valentīnas un Artura ģimenē piedzima un aug 6 bērni. Bet inženiera Maltas garabērns Rija joprojām ir nedzīvs. Partijas 27. kongresā pirmoreiz atklāti nosauca graudu zudumus, kas rodas kuļot, transportējot un glabājot 30% no mūsu kopējā apcirkņa. Lauki rudeņos turpina zaļot. Un te ļoti ir noderēt atgādināt tādu senzinām patiesību, ka cilvēks, kurš nezina pagātni, viņam nav nākotnes. Atskatīsimies vienu pārsimt vai vairāk gadsimtu atpakaļ, kad tā bija tā inkvizīcija svētā. Tad jau arī bija cilvēks, kad dedzināja uz sātu un bija, kas piemet to malku. Un man liekas, ka tieši šīs dienās tā vienaldzība, tā kaut ko teica, kaut kas tur bija, nekāda iedziļina, nekāda argumentācija. Nu, es tādus cilvēkus ļoti daudz esmu redzējis. Tagad, lai mēs rādītu gaiziņā mašīnas, lai tiešām parādītu arī būtību, ka mēs neesam neko faktiski jaunu atklājuši. Viņš 2000 gadu atpakaļ bija tās Rīs. Ka mēs pieturamies, kad augu... Inženieris Malta tik un tā cels savu Riju. Bet tie, kur tiešais pienākums ir rūpēties par izaudzētā saglabāšanu, vai stāvēs malā, vai piesviedīs pagalītes.